labrīt, draudze. Jūs droši varat atņemt to sveicienu, kā jūs Kārlim to darat. Tad es dzirdu, kad ir kāds, vai ne? Un, starp citu, vakar lasīju kādu lekciju vienai citai draudzē, tādā nometnes gaisotnē. Un ļoti viegli ir, kad tā publika tev reflektē, kad viņi tomēr atsaucās. Nu, tā, ļoti grūti ir, kad tu redzi, kāds guļ. Bet labi, tas nav par tevi. Mēs varam ar pateicību un prieku nākt Dievu priekšā šajā rītā, es domāju, un ar pateicību par to, ko Viņš dara mūsu dzīvēs. Un bieži vien jau tā ir, vai ne, ka mēs no tādas ikdienas skrējienas sanākam šeit un īsti neesam pat tā nobremzējuši, apstājušies, bet redziet, neatkarīgi no tā, vai tu skrien, vai tu stāvi, Dievs darbojās. Dievs darbojās tavā dzīvē, Dievs darbojās pie tavas sirds un šodien. Un par ko mums ir liela pateicība, Dievs darbojas pie mūsu draudzes. Mēs varam sanākt kopā, mēs varam svinēt Kristus tuvumu. Mēs varam būt pateicīgi par to Viņam. Jo Jēzus dara darbu mūsu dzīvē, ko mēs bieži vien nepamanam, par kuru mēs bieži vien aizmirstam arī pateikties. Un redziet, tas, ko svētie raksti mums atgādina daudz un dikti, Dievs ir uzticams. Jā, Dievs ir uzticams, un kad tad tu to piedzīvo? Tad, kad tev ir labi, vai tad, kad tev ir slikti? Līdzīgi kā tu nepiedzīvo, ka Dievs ir labais gans, ja tu nenomaldies. Līdzīgi tu nepiedzīvo, ka Dievs ir uzticams, ja tu neesi kaut kur zemā punktā. Un tajā zemajā punktā mūsu dzīvēs, mūsu ticībās ir grūti. Ir grūti noticēt tam, ka tur ir Dievs, noticēt tam, ka Viņš tur darbojās. Es domāju, mēs daudz vairāk maldamies, kā mums pašiem šķiet, bet tad, kad mēs apzināmies, ka mēs maldamies, tad, kad mēs pat bieži vien nezinām, ko lūgt un kā lūgt, tad mums ir jāatgādina mūsu sirdīm, ka Dievs ir uzticams. Raudu, jeb vaimanu dziesmu autors, viņš tādus atgādinājumus savai sirdī, viņš raksta 3. nodaļā. Vaimanu dziesmā viņš saka, bet šo ņemšu pie sirds, lai ceru. Viņš atgādina savai sirdī kādu patiesību par Dievu, lai tā cerība no jauna viņā ienāk. Kaut ko viņš ir pazaudējis. Un cik bieži mēs pazaudējam cerību. Un tad viņš saka, kunga žēlastība nebeidzas, nav galā viņa žēlsirdība. Tās ir jaunas ik rītu, arī šajā rītā, draudz. Viņš saka, liela tava uzticība. Mana daļa ir kungs, saka dvēseli, tādēļ gaidīšu viņu. Labs ir kungs gaidītājam, dvēselē, kas viņu meklē. Labi ir klusējot gaidīt palīdzību no kunga. Tad, kad mēs esam kaut kur ir grūti noticēt, ka Dievs ir labs, ir grūti noticēt, ka Dievs tur ir manā situācijā, tad nekas cits īsumā mums neatliek, kā gaidīt uz Dievu. Un kad laika atpakaļ es priekš sevis nodefinēju, es teicu, bet ja Dievs ir uzticams, tad viss, ko es varu darīt, ir atsaukties tam. Ja Dievs ir uzticams, tad viss, ko es varu darīt, es varu palikt uzticams. Un citas cerības jau man nav. Šajā dievkalpojumā mēs baudīsim svēto vakarēdienu. Un draudzē, lai tās pirmās dziesmas, tas Bībeles lasījums, kas būs, lai tas viss kalpo tam, ko Kristus mums ir sagatavojis. Tāds varbūt tāds atgādinājums pie vakarēdiena nāk tie, kas ar kristību ir apliecinājuši Kristu par savu kungu, kas ar kristību ir ņēmuši dalību pie viņa draudzes. Un pirms mēs vispār turpinam, pirms mēs ejam pie dziesmām, es aicinu, ka mēs draudzi varam nomesties ceļos Dievu priekšā un būt brīdi klusumā. Un tad šo klusumu es noslēgšu ar lūkšanu, bet būsim nožēlā. Tas aicinājums ir uz nožēlu.
Kungs, Jēzus, mēs nākam lūkšanā pie Tevis. Mēs nākam ar pateicību, ka Tu jau esi dzirdējis mūs. Arī, Kungs, ar pateicību, ka Tu zini, ko mums vajag. Pat ja mēs nezinām, ko lūgt un kā lūgt, pat ja mēs lūdzam greizi kādreiz, Kungs, Tu dari to labāko. Kungs, Kristu, mēs nākam pie Tevis ar apziņu par savu grēcīgumu. Kungs, mēs lūdzam, ka tā nepaliktu prāta apziņa, bet ka Tu, Svētais Gars, savā žēlastībā mums uzrādītu to, no kā mums ir jāatsakās mūsu dzīvēs, to, kas mums ir jānožēlo, to, kas nepagodina Tevi, Kungs, un kas nenāk mums par labu. Pestītāji, mēs pieņemam ar tādu iepriecinājumu to, ko Tu dod mums. Un mēs priecājamies par piedošanu, Kungs. Mēs priecājamies, Kungs, par to, ka Tu esi uzticams. Arī tad, kad mēs esam grēkojuši un mēs neesam tādi bijuši, Kungs, pret Tevi, Tu esi palicis uzticams. Un tas mūs iedrošina, Kungs, un tas mums ļauj. Un tas mums dod apziņu, ka mēs varam nākt pie Tevis, Kungs, un saņemt no Tevis. Pestītāji, Tu esi skaists tajā, ka Tu esi svēts. Ka pie Tevis nav grēka, un tāpēc mēs nākam, lai no tā svētuma, Kungs, kaut kas arī mums tiktu šai rītā. Jēzu, ka šis nebūtu kāds priekšnesums vai kāda tradīcija, kādēļ mēs te esam, bet, Kungs, ka mēs piedzīvotu patiesi, ka Tu kalpo mūsu sirdīm. Mēs atzīstam, ka tās ir cietas, un mums vajag, ka Tu tās turpini veidot un darīt skaistas, darīt tīras. Sagatavo lūdzu mūs tam brīdim, kad dosimies Tev pie svētā vakarēdiena, varam saņemt no tās bagātības, ko Tu mums grib dot. Kungs, mēs to lūdzamies visu Tavā vārdā. Āmen. Draudzi, pielūgsim Dievu dziesmās, arī kādā bībeles lasījumā. Un atcerēties, tas nav par to, man patīk, nepatīk, bet tas ir Dievu godam. Tas ir tas, ko Tu vari dot no savas sirds, pagodināt Dievu. Slavēsim Dievu ar dziesmām jau. Man nozīmē
tevi pielūgt ticībā. Es visu savu sirdī tev vienam atdodu un dziedu tev, kungs, slavu ar savu ikdienu. To vārdiem nevar izteikt un nošu ir par maz, cik ļoti tevi mīlu un cik man esi dāvs. Tev pakļaujos, lai dzīvotu to dzīvi, kuru devi tu. Un kamēr sīktas mana sirds, tevi slavēšu. Zinu to, kas esi tu, tādēļ pazemībā pienesu visu slāvu tev, kungs, un mūžam dziedu. Ko man nozīmē tevi slavēt un tevi godināt? Ko man nozīmē tev, kungs, dziedāt? Tevi pielūgt ticībā, es visu savu sirdī tev vienam atdodu un dziedu tev, kungs, slavu ar savu ikdienu. To vārdiem nevar izteikt un nošu ir par maz, cik ļoti tevi mīlu un cik man esi dāvs. To vārdiem nevar izteikt un nošu ir par maz, cik ļoti tevi mīlu un cik man esi dārgs. Pravieša Jesajas grāmatā 61. nodaļā teikts: Tā kunga Dieva gars ir pār mani, jo tas kungs mani svaidījis, apbēdinātiem iekš Ciānas uzlikt un dāvināt glītumu pelnu vietā, prieka eļu skumības vietā, skaistas drēbes izmisušu prāta vietā, kad tie top nosaukti stipri taisnības koki, tā koka iedāsti viņam par godu. Kristu dzīvā Dieva dēls, tavs krusts tik brīnumaini skaists un cēls. Zemu kritušo tas augstu ceļ, uz mūžiem smago nastu projām vēj. Jēzu Kristu dzīvā Dieva dēls, es tevi nomazgāts un svēts. Tavs vārds man dāvināts un karās spēks. Es nopļauts lauks, kas tevis rasts un sēts. Lai tava prieka eļa līst, lai sēru vietā mīlestības karoks plīv, lai tava prieka eļa līst, lai sēru vietā mīlestības karoks plīvo. Mēs tevis aicināti pēc tevi, tavi svētie taisnības ozoli. Tavā spēkā iesim kalposim, izpostītos mūrus uzcelsim. Lai tava prieka eļa līst, lai sēru vietā mīlestības
lai tava prieka eļa līst, lai sēru vietā mīlestības kārogs plīvo. Glābšanas mūros, lai dzīvo, ik viens, kam satriekts un izmisīts gars, tava roka ik vienu, lai ievēr pa pielūgsmes vārtiem. Tavas glābšanas mūros, lai dzīvo, kam satriekts un izmisis gars, tava roka ik vienu, lai ievēr pa pielūgsmes vārtiem. Lai tava prieka eļa līst, lai sēru vietā mīlestības kārogs plīv, lai tava prieka eļa līst, lai sēru vietā mīlestības kārogs plīv, lai tava prieka eļa līst, lai sēru vietā mīlestības kārogs plīv, lai tava prieka eļa līst, lai sēru vietā mīlestības kārogs plīv, lai tava prieka eļa līst, lai sēru vietās mīlestības kārogs plīv, lai tava prieka eļa līst, lai sēru vietā mīlestības kārogs plīvo. Cienīgs Jārs, kurš tika nokauts, svēts un nevainīgs viņš. Jaunu dziesmu dziedi viņam, debes tronī, kas sēd. Cienīgs Jārs. Cienīgs Jārs, kurš tika nokauts, svēts un nevainīgs viņš. Jaunu dziesmu dziedi viņam, debes tronī, kas sēd. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slavēts radītājs, tu visa gādātājs, es pielūdzu tevi. Vīksnes, krāsās ietērts, zībens gaismā pērkons dārgā. Slāva, cieņa, spēks un varas slava, lai tikai tev modrības ķēnī.
Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slavēts radītājs, tu visa gādātājs, es pielūdzu tevi. Tēvs, tavs vārds pieminams svēts. Jērumu pilns, godības Tēvs, tavs vārds pieminams svēts. Jēzus vārds, kam vārā dzīvā ūdens avots, brīnums neizdīvījams. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slavēts radītājs, tu visa gādātājs, es pielūdzu tevi. Svētais, 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 Kungs Dievs visvarenais, kas bija, ir un kas vēl nāks. Lai visa radība dzied, lai slavēts radītājs, tu visa gādātājs, es pielūdzu tevi. Tu esi svēts Dievs, mēs Tev pielūdzam mūsu vidū un mēs pateicamies, ka Tu kalpo mūsu sirdīm, ka Tu nāc un svētī tās. Un Tēvs, paldies, ka Tu gribi mūs ietērpt savā svētumā, ka Tu gribi mūs samīļot un stiprināt. Un mēs lūdzam pēc tā, un mēs ceram uz Tevi arī šajā brīdī, kad tuvosimies pie svētā vakarēdiena, ka Tu sagatavo mūsu sirdis un ka Tu vari kalpot tām pēc tām vajadzībām, kas tur ir. Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Lūdzu, sēdieties. Pirms mēs nākam pie svētā vakarēdiena, es gribu jums katram atgādināt, ka jūs esat bagāti. Un jūs esat bagāti nevis tāpēc, ka jums kaut kas pieder, vai jums ir kāds grams veselības vairāk kā citam, vai tu zini vairāk, bet tu esi bagāts tāpēc, ka Kristus tevi tādu ir darījis. Un mēs tik bieži to aizmirstam, mēs tik bieži šai pasaulē skrienam. Un mēs aizmirstam, ka mēs jau esam bagāti. Un tad, kad tu domā par šo vārdu, es domāju, tev tā, tādam mazam bērnam tev iemirdzās acis bagāts. Un tad, kad tu domā par vārdu nabaks, kas ir pretstats, tad iespējams tu nolaidi acis. Jo kā kāds mācītājs teica, nabadzība tas vārds pats par sevi, viņš ir kā tāds dziļš bezdibenis, kur tu pat negribi ieskatīties. Un neviens labprātīgi no mums neiet tur un nesaka, es gribu būt nabaks, lai kāds kļūtu bagāts. Bet dzīvē tas tā ir. Bieži vien tas tā ir, kad kāds top bagāts, tad kādam ir jākļūst nabagam. Es vēl no fizikas atceros šo vielas nezūdamības likumu, un es domāju, viņš darbojās šai pasaulē. 2. Korintiešiem 8. nodaļā, 9. pantā, jūs varat palikt sēdus. Kas tad ir Kristus žēlastības dāvana mums? Jūs pazīstat mūsu kungu Jēzus Kristus žēlastības dāvanu. Viņš, tas ir Kristus, bagāts būdams, jūsu dēļ kļuva nabaks.
lai jūs viņa nabadzībā kļūtu bagāti. Kādam ir jābūt iztukšotam, lai tu būtu piepildīts šodien. Un Kristus to nedod pārmestams, Kristus to nedod, lai tu tagad svētu seju uztaisītu un vairs nesmaidītu un ļoti nopietni staigātu pa dzīvi, bet Kristus to dara ar prieku. Un tāpēc arī svētais vakarēdienas nav kāds skumjš brīdis, un tad tā skumja, ja tur ir, tad tas ir par tevi, par tavu sirdi, bet ne par to, ko Kristus ir izdarījis. Un mums visiem jāatzīst, mēs bijām garīgi akli, bet šodien mēs esam garīgi redzīgi. Un tā ir viena no bagātībām. Mēs bijām garīgi kurli, bet šodien Kristus saka, tu vari klausīties uz manu balsi un sekot man. Tev tas ir pieejams. Mēs bijām pilni ar tādiem viltus piepildījumiem, bet šodien tu esi pilns svētā gara, un tā ir vēl viena bagātība, ko Kristus tev dod šodien. Mums bija akmens sirds, svētajā raksts saka, bet šodien tev ir miesas sirds. Netiecies atpakaļ uz akmens sirdi. Un, lai arī tu biji pasaulē, tu biji vientuļš. Un arī šodien varbūt tu esi viens, tu vairs tāds neesi, jo Kristus ir ar tevi. Tev bagātība šķita, ka tev ir miers apstākļos, bet Kristus saka, es tev došu īstu bagātību, viņš saka, es tev došu Dievu mieru, kas nav saistīts ar apstākļiem. Tu biji grēka vergs, bet šodien tev ir brīvība Kristū. Šīs un vēl daudzas bagātības Kristus mums dod. Šodien, šai rītā. Lai tad, kad tu baudi svēto vakarēdienu, lai tad, kad tu to saņem, neskaties uz to kā kaut ko mistisku, bet atgādini savai sirdī, tas dara mani bagātu. Man ir gana ar Kristu. Un tas viss tāpēc, ka viens ir kļuvis nabaks tevis dēļ, draudzes dēļ. Es aicinu brāļus šeit nākt un kalpot ar mani. Draudz, piecelsimies. Jēzus viņiem ēdot ņēma maizi, svētīja to, lauza un deva tiem sacīdams, ņemiet, tā ir mana miesa. Jā, Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, Jēzus, par Tavu miesu, kungs, ko Tu lauzi krustā, ka Tu tāpēc sists, paldies, ka Tu esi mums glābis, ka šodien mēs varam to baudīt un atcerēties, Tēvs, Tavu dēlu Jēzus vārdā. Āmen. Viņš ņēma biķeri, pateicās un deva to viņiem, un visi dzēra no tā. Un viņš tiem sacīja, šīs ir manas jaunās derības asinis, kas tiek izlietas par daudziem. Tēvs, mēs pateicamies, ka Tu tik ļoti mūs mīlēji un joprojām mīli, ka Tu sūtīji savu dēlu Jēzu nomirt par mūsu grēkiem. Un paldies, Jēzu, ka Tu izlēji savus asinis un noslēdz jaundarību ar mums. Paldies, ka Tu neturēji par laupījumu.
palikt pie Tēva debesīs, bet tiešām, ka Tu kļuvi par cilvēku. Un paldies, ka mēs tagad varam būt brīvi no verdzības, brīvi no grēka, nastas Tevī, kungs. Paldies Tev. Lūdzu, palīdz katram no mums šodien saņemt šo brīvību, piedzīvot to no jauna. Āmen. Kungs, Jēzus, mēs pateicamies par Tevis nevainīgi izlietajiem asinīm, kungs, par Tavu upuri, ko mēs neesam neviens pelnījuši, Jēzus. Kungs, šajā rītā mēs nākam pie Tevis ar šo lūkšanu. Atgādini mūsu sirdīm, kungs, ka Tu esi viss, kas mums ir vajadzīgs. Ka Tevī ir visa tā bagātība, kungs. Palīdz mums dziļāk aptvert, kungs, caur šo svēto vakarēdienu, caur šo maizi, caur šo vīnu, kungs, ka ne jau apstākļi, kungs, dos mieru, ne jau apstākļi mūs piepildīs, kungs. Bet Tavs tuvums un Tava žēlastība. Kungs, kalpo pie mūsu sirdīm, vieno mūs kā draudzi, kungs, šķīstī mūs caur tām asinīm no jauna un dod, ka mēs varam būt, kungs, no jauna nodevušies Tev, Kristu. To lūdzam, Jēzus. Mēs lūdzam, kungs, par tiem, kas ir slimi, kungs. Mēs lūdzam, ka šis vakarēdiens var kalpot, kungs, Jēzus, par dziedināšanu. Mēs lūdzam par tām ģimenēm, kas netiek pie bērniņiem, kungs. Mēs lūdzam, ka šis vakarēdiens var kalpot, kungs, par svētību, kungs, jo Tu dodi auglību, kungs, Jēzus. Mēs lūdzamies, Jēzus, par tām attiecībām, kas ir izpostītas. Mūsu ģimenēs, kungs, mūsu draudzē, vieno, kungs, caur šo un kalpo mums, Jēzus. Mēs lūdzam par to bezcerību mūsu sirdīs, kungs. Dod, ka tur ienāk cerība, kungs, Kristu. Tu, kungs, zini, kā mums katram kalpot. Uz Tevi mēs ceram, kungs, un Tevi mēs apliecinam, lai Tev ir gods un slāva. Āmen. Draudzi, jā, mēs tad būsim šeit, šajā ejā un šajā ejā, un jūs droši varat nākt un saņemt un baudīt.
Kungs, Jēzus, mēs priecājamies, ka Tu esi klātesošs un ka Tu esi svētījošs Dievs. Mēs priecājamies, ka Tu mūs vienmēr cel ārā no tās vietas, kur mēs esam, kur kādreiz šķiet slikti, bet kādreiz šķiet arī labi, bet Tu ņem mūs no tās vietas un Tu ved tālāk, Kungs. Arī no šī brīža aizejot Kristu, mēs gribam iet Tevis piepildīt, Kungs, un Tevis atjaunot. Kalpo, Kungs, tur no šī brīža pēc sava labā prāta. Mēs no jauna apliecinām, ka Tu esi labs. Mēs no jauna pateicamies par Tavu upuri mūsu labā. Tavā vārdā, Kungs, to lūdzamies. Āmen. Draudzē, piecelsimies tādā pateicības dziesmā un arī, lai tā mūs ved Dieva tuvumā, kad pārdomāsim viņu vārdu pēc brīža. Draudzē, paliksim kājās stāvot vai piecelsimies un lasīsim šīs dienas rakstu vietu no Marka evaņģēlija 14. nodaļas 12. panta līdz pat 25. Lasīsim Marka evaņģēlija 14, 12 līdz 25.
Bet pirmajā neraudzētās maizes dienā, kad kāva Paschā jēru, viņa mācekļi viņam saka: Kur tu gribi, lai mēs noejam un visu sagatavojam, ka tu vari ēst Paschā jēru? Un viņš sūtīja 2 no saviem mācekļiem un tiem sacīja: Noejiet pilsētā, tur jūs sastapsiet cilvēku, kas nes ūdens krūzi. Sekojiet viņam. Un kur viņš ieiet, tur teiciet tam saimniekam: Mācītājs saka, kur ir man tā vieta, kur ar saviem mācekļiem varu ēst Paschā jēru. Un viņš jums rādīs lielu, sagām izklātu, sagatavotu istabu. Sataisiet tur mums visu. Un viņa mācekļi izgāja un nāca pilsētā un atrada tā, kā viņš tiem bija sacījis, un sataisīja Paschā jēra mielastu. Un kad vakars metās, viņš nāca ar tiem 12 un tiem pie galda sēžot un ēdot, Jēzus sacīja: Patiesi es jums saku, viens no jums, kas ar mani ēd, mani nodos. Un tie sāka skumt, un cits pēc cita viņam sacīja: Taču ne es? Bet viņš tiem sacīja: Viens no tiem 12, kas ar mani mērc bļodā. Cilvēka dēls gan aiziet tā, kā par viņu ir rakstīts, bet vai tam cilvēkam, kas cilvēka dēlu nodod, šim cilvēkam būtu labāk, ka tas nemaz nebūtu dzimis. Un tiem ēdot, Jēzus ņēma maizi, svētīja to, pārlauza un tiem to deva un sacīja: Ņemiet, tā ir mana miesa. Un viņš ņēma biķeri, pateicās un tiem to deva, un tie visi dzēra no tā, un viņš tiem sacīja: Šīs ir manas derības asinis, kas par daudziem top izlietas. Patiesi, es jums saku, ka es vairs nedzeršu no vīna koka augļiem, līdz tai dienai, kad es to no jauna dzeršu Dieva valstībā. Āmen! Tas ir tā kunga vārds. Draudze, lūgsim Dievu par šo brīdi. Tēvs, paldies Tev par Tavu vārdu, ka mēs varam lasīt to, ka varam meklēt patiesību tajā, ka varam gūt spēku, gūt dzīvību, gūt vadību dzīvē, kungs Dievs. Paldies, ka mēs varam atrast Tevi. Un es lūdzu šodien tiešām runā caur mani šajā rītā, kungs Dievs, runā uz mums visiem savu vārdu, kungs Dievs, pasargā no visa liekā, lai tiešām tas nepaliek mūsos, bet tas, kas ir labs un paturams, tiešām lai iesakņojās jo dziļi mūsu sirdīs, kungs Dievs. Aizkustini mūs, velc mūs pie sevis, kungs Dievs, darbojies, kungs Dievs, tā, ka mēs nepaliekam vienaldzīgi pret Tevi, kungs, bet kļūstam dedzīgi savā ticībā. Darbojies, kungs. Un lai Tava klātbūtne ir jūtama, lai Tava ietekme uz šo draudzi ir redzama. Es lūdzu to Jēzus vārdā. Āmen. Jā, draudz, lūdzu, sēdieties. Tā, varētu necelties kādu brīdi vairs kājās. Jā, šī rakstuvieta ir daļa no Marka evaņģēlija, un mēs turpinām sēriju. Mēs iepriekšējā svētdienā mēs padomājām par nodevību, ja jūs atceraties. Un bija 3 dažādi nodevības veidi, un viens no tiem bija Jūda. Šodien mēs atkal dzirdam par viņu. Un tas konteksts, kurā Jēzus tika nodots, tas bija Paschā mielasts. Un pirms es turpinu par Paschā mielastu, neliels stāsts. Vai būtu pat jautājums jāsaka tā. Vai jūs esat kādreiz dzimšanas dienā saņēmuši dāvanu karti? Vai kādos svētkos, kādā pateicībā ir dāvanu kartes saņemtas? Es ticu, ka jā. Ja? Es arī esmu saņēmis dāvanu kartes, un citreiz viņas stāv plauktiņā. Un, ja tā godīgi, kādas no dāvanu kartēm ir pat īri smuki iesaiņotas. Ja? Un pēc tam tu attopies pēc kāda laika, vismaz mums tā ir gadījies ģimenē, tu skaties, ko derīguma termiņš tuvojās. Un kādai dāvanu kartei pat šķiet ir gadījies aizlaist garām to derīguma termiņu. Un tad faktiski tā karte mūs ir priecējusi tikai ar savu skaisto izskatu uz tā grāmatu plauktiņa. Jā, redziet, mums ir iespējams kaut ko jauku saņemt, kaut ko jauku redzēt, kaut ko patīkamu, kaut ko ar kaut kādu vērtību.
bet neizmanto to līdz galam, nesartver tā patieso būtību. Jo, ja es tev pateiktu, ka es tagad krāju dāvankartes un man viņas ir plauktiņā daudzas, bet es viņas nelietoju, ja man patīk, kā izskatās, tu man pateiktu noteikti, Kārli, tu nesaproti. Viņas ir paredzētas, lai tev būtu patīkams piedzīvojums ar ģimeni, lai tev būtu patīkams vakariņas kādā restorānā, lai tev būtu kāds laba nakts kādā viesnīcā vai kāds ceļojums. Ja? Viņas ir paredzētas kaut kam. Paschā mielasts, vakarēdienas, kuru mēs nu pat baudījām. Ar to ir līdzīgi. Jo vakarēdienas, kuru mēs arī pēc mēneša baudīsim, tā ir bijusi tradīcija baznīcās jau pāris tūkstošu gadu kopš Kristus. Bet jāsaka par nožēlu, ka draudzēm un pat draudzēs, kurās labi to dara, kādi indivīdi paņem vakarēdienu kā galamērķi, kā paši par sevi svarīgu tradīciju un aizmirst par to, uz ko tas norāda. Un lai mēs to labāk izprast šajā dienā, ieskatīsimies senākā vēsturē, pat nekā mūsu šīs dienas raksturvieta. Jo fons šīm Marka evaņģēlija posmam ir seni svētki, Paschā, ko mēs jau minējām. Un Paschā svētki, starp citu, ja es uzdot jautājumu, cik daudz no jums šajā brīdī varētu paskaidrot kaimiņam, kas ir Paschā svētki? Cik daudz jūtās kompetenti to izdarīt šajā brīdī? Es ticu, ka vairāk no jums to varētu mierīgi izdarīt, vai ne? Un es ticu, ka daudz no jums varbūt nepaceļ roku, jo jūs domājat, kas ja es kaut kādu detaļu aizmirst, ja? Atcerēsimies šodien par to būtību. Jo redziet, Jēzus, viņš netīšām izvēlējās tieši šo laiku, lai pastāstītu mācekļiem par jaunu derību. Kā sākās Paschā? Vecās derības sākumā, pirmā Mūzes grāmatā, tā, kad jūs šķirstītu Bībeli, jūs atrast pašā sākumā, tur ir stāsts par pasaules radīšanu, pēc tam par derības noslēgšanu ar Ābrahāmu, un tad visādi interesanti notikumi, ja, un visas pēdējās nodaļas tā kā nofokusējās uz viena cilvēka dzīvi, un tas ir Jāzeps. Jāzeps tiek pārdots verdzībā, viņš nokļūst tur, uzdienējās līdz augstam amatam, un pēc tam caur viņu Izraēla tauta tiek izglābta, viņi tiek pabarota ar Ēģiptes labumiem. Paiet vairāk simti gadu, faraons, tā laika valdnieks, Jāzeps jau sen vairs nav, viņš ir aizmirsis par tām labām attiecībām, kas bija kādreiz. Viņš ir noskaņojies tā nelabvēlīgi pret Izraēla tautu. Tā it kā viņi būtu vergi, viņiem vairs nebūtu tiesību. Viņi kalpo mums, viņi ir tas lētais darba spēks. Un redziet, tad tajā kontekstā ar vien grūtāk apstākļi palika Izraēla tautai, un viņi brēca uz Dievu. Viņi sauc, viņi saka, Dievs, mums vajag glābšanu, mums vajag brīvību no verdzības. Un Dievs, viņš atbildēja uz viņiem. Viņš uzrunāja cilvēku vārdā Mūzus, ko jūs visi esat dzirdējuši šo vārdu, noteikti arī tie, kuri neatcerās to stāstu. Un Mūzu viņš izraudzīja un sūta viņu pie faraona un saka, pasaki faraonam, lai atlaiž izraēliešus. Faraonam ir nocietināts sirds. Faraons saka, nelaidīšu brīvībā Izraēla tautu. Un pēc tam, ko dara Dievs? Viņš katru reizi, kad faraons pasaka, es nelaidīšu jūs upurēt savam dievam, es nelaidīšu jūs iet un pielūgt savu Dievu. Dievs sūta kādu sodu, kādu nelaimi, kas nāk pāri Eģipti. Ja? Un tur bija vārdes, tur bija siseņi, kas noēda labību, tur bija krusas graudi, kas nosita lopus un iznīcināja labību, bija ūdens, kas pārvērtās par asinīm, ja? Un tā vēl un vēl vairāk šādi te sodi, līdz pašam pēdējam. Ja? Un starp citu, padomājiet tagad, ja? Jau tik daudz ir postīta Ēģiptes zeme, bet faraons viņš skatās uz to, ka viņam ir
izdevīgs, lēts darbaspēks. Viņam ir šie izraēlieši. Viņš negrib pazaudēt viņus. Padomājiet, kādreiz, vai mēs savā dzīvē kādreiz šķietami loģiski spriežot par to, kas ir ekonomiski izdevīgākā rīcība manā dzīvē, ka varbūt tas izdevīgākais, kas mums šķiet, nemaz nav Dievam vistīkamākais. Jo šajā gadījumā, kad faraons domāja tikai par savas tautas it kā labklājību, par savu godu, par to, lai nebūtu viņam jāatbrīvojās no visiem šiem vergiem, viņš varētu paturēt viņus. Viņš bija gatavs iegūt sev visbriesmīgāko pretinieku, kāds vien var būt. Pašu Dievu. Jo, ja Dievs ir pret tevi, tad tev vairs nav cerība. Un Ēģiptes gadījumā tā arī bija. Dievs sūtīja pēdējo sodu. Viņš sūtīja nāves eņģeli, kura uzdevums bija nonāvēt visus eģiptiešu pirmdzimtos. Visus pirmdzimtos Ēģiptē. Nozīmē, katrā ģimenē vienā naktī tika piedzīvota nāve. Vienīgie, kas tika pasargāti, bija tie, kas ievēroja kunga, Dieva norādījumus. Tos, kuri vēlāk kļuva par Paschā mielastu. Un iziesim caur dažām rakstvietām, lai ātrāk iet, es jums nolasīšu priekšā, bet es mudinu piefiksējiet, kurā vietā tas ir. Ja? Pārlasiet mājās vēlreiz, pa nedēļu, ja jums ir laika, arī to Paschā mielasta stāstu 2. Mūzes grāmatu. Ja? Un vispār to iziešanu no Eģiptes. Ļoti, ļoti iespaidīgs un vēsturiski nozīmīgs notikums. 2. Mūzes 12.5. 2. Mūzes 12.5. Nevainojamu jēru, gadu vecu aunēnu jūs ņemiet, vai no avīm, vai no kazām to ņemiet. Tātad, ko tas nozīmē? Vienkārši iziesim cauri tām detaļām ātri. Tātad vīriešu kārtas, dzimuma jēriņu bija jāņem un jāupurē. Tālāk, 12.7. Tad paņemiet no šīm asinīm, no tā jēra asinīm un apziediet abus durvju stabus un palodu namiem, kuros jūs to ēdīsiet. Tas nozīmē faktiski ap durvīm apsmēriet durvis ar asinīm no tā jēra, kur jūs nokāvāt. Interesants vēl punkts šajā pašā nodaļā, bišķi tālāk 46. pantā, 2. Mūzes 12.46. Vienā namā to ēdiet, no gaļas neko nenesiet ārā un nelauziet kaulus tam Paschā upurim. Ja? Vairāki tādi specifiski norādījumi, ko Dievs liek ievērot izraēliešiem. Tātad šeit viņi nokauj nevainīgu jēru bez straipa, kuram kauli nebija salauzti, un tā jēra asins tiek uztrieptas ap durvīm uz stenderēm. Un tad 8. pants uz apakaļ nedaudz šajā pašā nodaļā, 2. Mūzes 12.8. Un ēdiet to gaļu tanī naktī uz uguns ceptu un ar neraudzētu maizi un rūgtām zālēm to ēdiet. Tajā naktī izraēlieši ņem vērā šos norādījumus. Viņiem arī bija jābūt gatavībā, viņiem bija tas spieķis, ar ko viņi staigā, jātur rokās, viņiem apaviem bija jābūt kājās, tāpēc, ka nebija daudz laika, Dievs grasījās viņus vienas nakts laikā atpestīt, ka pēkšņi visa Izraēla tauta izies ārā no šīs verdzības. Un tajā naktī nāves eņģelis ierodas un paiet garām visiem tiem namiem, kur bija jēra asins ap durvīm. Šie nami un viņu pirmdzimtie no nāves tika pasargāti ar jēra asinīm. Paschā svētku. Bet ne tikai tas. Viņi tiek pasargāti no nāves. Eģiptieši tiek nonāvēti un viņi saņem brīvību. Viņi var doties. Viņi iziet no Eģiptes zemes.
Redziet, Jēzus laikā viņi joprojām atcerējās, un tas bija simtiem un simtiem gadu vēlāk. Jūdi katru gadu atzīmēja šos svētkus. Tie bija nozīmīgi, tāpēc, ka Dievs bija darījis tik lielu un varenu darbu, ka jūs papētat vēsturiskos, ir kādi vēsturnieki pētījuši, kad apkārtējās tautas tajā laikā, kad izgāja Izraēla tauta, viņi baidījās no izrēliešiem. Kāpēc? Tāpēc, ka bija tik liels brīnums noticis. Saprotiet, ja Dievs izved no lielvaras, no Ēģiptes, un pēc tam vēl pašķir jūru, un tu šķērso to, un tavu uzbrucēju ienaidnieku armija nomirst, un tu tiec brīvā, sveiks un vesels. To dzird tālu un plaši, un Dievam tiek gods, un tad kas tie tādi, kas viņiem ir pa pazīšanos? Kas ir tas Dievs, kam viņi kalpo? Un tas ir iemesls, kāpēc izrēlieši gadu no gada turēja šos svētkus konkrētā laikā katru gadu. Ja? Un kas tur bija tās sastāvdaļas? Mēs jau lasījām jērs, tur bija neraudzētā maize, jo viņiem nebija, kāpēc neraudzētā maize? Arī interesanti, jo viņiem nebija laika. Viņiem nebija laika sagaidīt, kamēr tā maize uzrūks, jo viņiem bija jāsteidzās prom. Un rūgtās zāles. Un vēl Jēzus laikā, starp citu tas jērs, tās asins, kas tika izlietas, to viņi ēd, lai atcerētos to, kādā veidā ar upuri viņu pirmdzimto dēlu dzīvības tika pasargātas. Neraudzētā maize viņiem atgādināja to steigu, kādā viņi bija, un rūgtās zāles, katru gadu baudot šo te Paskā mīlestību, viņiem atgādināja par to nepatīkamo rūgto verdzību, kurā bija atradušies viņu senči, to grūtos apstākļus, kādos viņi atradās senos laikos. Un vēl viņi dziedāja psalmus. Viņiem bija tā tradīcija, ka viņi dzied no 113. līdz 118. psalmam, kur viņi godā Dievu. Godā par to, ka viņš viņu glābējis, to, ka viņš viņus ir atbrīvojis. Un to sauc par Halelu psalmiem, vai kā kādi no mums paņem to garāko versiju tagad, un mēs no turienes gūstam vārdu Halleluja, kur mēs slavējam to kungu. Un visbeidzot, katrā tajā svinību reizē tēvs vai ģimenes galva, tas, kurš bija tas nama saimnieks, viņš skaidroja katru gadu iziešanas nozīmi visiem, kas bija sēdušies ap galdu, lai tā netiktu aizmirsta. Un tas notikās tik interesantā veidā, ka pat jautājumu formātā ir tās vēstures liecības. Ka, piemēram, uzdod jautājumu, kāpēc mēs ēdam neraudzētu maizi? Un atbilde, tāpēc, kad viņiem bija jāsteidzās ārā no Ēģiptes. Un ļoti vienkārši jautājumi un atbildes. Un tā ģimene tika mācīta šajās tradīcijās. Gadu no gada, simtiem un daudz vairāk gadu. Apakaļ pie Marka. Tātad tā ir tā vēsture, Paskā mīlestība. Un šajā vietā, 14. nodaļā, kurā mēs esam, tas konteksts ir kārtējo reizi pienākuši Paskā svētki. Paskā mīlestības laiks. Un Jēzus saka, ejiet un sagatavojiet vietu. Ejiet un sagatavojiet vietu, Un tur Jēzus, un interesanti, pavērojiet, Jēzus, viņš vada to situāciju, viņš zina, ko viņš grib panākt. Viņš pasaka, tur un tur, ejiet, tur jums būs saimnieks, jūs tiksiet aizvest uz augšustabu, jums parādīs to vietu, kur gatavo to mīlestību. Ja? Jēzus par to visu parūpējās, viņš zināja, kur viņiem ir jābūt, viņš vadīja to visu procesu. Jo Jēzus ļoti mērķiecīgi devās pretī tam mērķim, kādēļ viņš bija sūtīts uz šīs zemes. Un arī mācekļi grasījās šajā reizē atcerēties to skaisto notikumu, kā Dievs pirms daudz gadiem caur Mūzu bija viņu tautu izglābis no verdzības. Un reizē
arī izraēliešiem vēl viens aspekts no Pasхas svētkiem. Reizē viņiem tā bija arī cerība un gaidas, kad Dievs atkal sūtīs viņiem glābēju, ķēniņu, kas viņus izglābs pilnībā. Mācekļi šajā brīdī vēl nesaprata, ka šie ir paši pēdējie Pasхas svētki un ka būs jauna piemiņa, būs jauna maltīte, ko pieminēt, ko svinēt. Svētais vakarēdiens. Bet Jēzus, zinādams, par ko ir runa, daudz labāk nekā mācekļi, viņš 24. pantā šeit, viņš norāda, Marka evaņģēlijā 14.24, viņš norāda uz jauno derību. Viņš tiem sacīja, šīs ir manas derības asinis, kas par daudziem top izlietas. Un salīdzinot šo tekstu ar citiem evaņģēlijiem, mēs redzam, ka Jēzus šajā brīdī runā par jaunu derību manās asinīs. Un starp citu, redziet, Bībele, jūs zinat, mums tā lielākā daļa saucās vecā derība sākumā, un tā otrā daļa, tāda mazākā, saucās jaunā derība. Un kāpēc mums ir jauna derība? Tieši tādēļ, ka Jēzus ar mums ir noslēdzis jaunu derību. Un tagad izejam cauri, kādā veidā Jēzus to ir izdarījis. Jo tas ne tikai mācekļi nesaprata, ka šie ir pēdējie Pasхas svētki un ka būs jauns piemiņas mielasts. Viņi nesaprata vēl to, ka Jēzus patiesībā jau no paša sākuma bija paredzēts kā Pasхas svētku piepildījums, kā tas, uz ko šie svētki un katrs to elements norāda. Dievs to bija paredzējis jau pašā Bībeles sākumā, 2. Mūzes grāmatā, kur par to var lasīt. Atcerieties, kā es lasīju raksturiet jums par to, ka nedrīkst salauzt kaulus, nedrīkst satriekt lielus, arī kā ir teikts. Tas bija rakstīts 2. Mūzes grāmatā par jēriņu. Jānis savā evaņģēlijā, Jāņa evaņģēlijā 19.32 un 33, tur, kur Jēzus tiek sists, ir pie krusta. Tur ir rakstīts tā, tad kareivji nāca un satrieca pirmajam lielus, ja, tāpat otram, kas kopā ar viņu bija krustā sists. Tātad tie noziedznieki, kas bija blakus Jēzum, viņam tika salauzti kauli, lai viņi ātrāk nomirtu. Jo tajā brīdī, kad cilvēks pie krusta, viņš nevar noturēt sevi un elpot, ja viņam kājās nav spēka. Un ja ir salauzti kauli, tad tas vienkārši nav iespējams. Un cilvēks nosmok. Un to viņi darīja, lai ātrāka būtu tā nāve. It īpaši tāpēc, ka jūdi un vēl jau vairāk svētku laikā neuzskatīja to par labu lietu turēt kādus pie krusta dzīvus, karājoties pie koka. Bet redziet, kas bija noticis ar Jēzu. Jēzus vadot visu šo procesu, jau sākot no Pasхas mielasts svinēšanas, no tā, ka viņš īstajā brīdī sastapās ar jūdu, lai tiktu nodots, un no tā, ka viņš nepasauca eņģeļu armijas, lai izglābtu viņu no krusta nāves. Un tad, kad Jēzus bija īstajā brīdī un īstajā vietā un īstajā laikā, viņš pasaka, ka viss ir piepildīts. Un viņš atdeva savu garu. Viņš tajā brīdī nomira pēc savas izvēles. Un tāpēc 33. pantā Jāņa evaņģēlijā 19, bet nonākot līdz Jēzum un redzot, ka viņš ir jau miris, tie viņa lielus nesatriec, viņi nesalauza viņa kaulus. Vēl šis ir viens no ļoti daudziem pravietojumiem, kas par Jēzu piepildījās. Tas ir viens no veidiem, kā Jēzus ir tas Pasхā jērs. Un, draudzi, šito ir tik svarīgi ieraudzīt, tāpēc, ka Dievs ir tik ļoti caur visai Bībelē līdz šo patiesību. Viņš grib, lai mēs to saprotam. Viņš gribēja, lai viņa tauta gaida glābēju. Viņš gribēja, lai saprot, ka ir kādam jāmirst par mūsu grēkiem, ir jātiek upurētam, ir jātiek izlietām asinīm. 1. Korintiešiem 5.7 arī 2. daļā tam pantam tur ir rakstīts, jo arī mūsu Pasхā jērs ir par mums upurēts. Kristus. Kristus. Viņš tiek nosaukts par mūsu Pasхā jēru.
Vēlreiz, draudz, kāda tam nozīme? Atcerieties, ka vecajā derībā viņi gadu no gada upurēja jēriņu. Viņiem bija daudz upuru patiesībā gadu no gada. Viņiem bija pateicības upuri, jā, viņiem bija arī upuri, ko viņi deva ar tādu kā pateicības prieku, bet viņiem bija grēku nožēlas upuri, viņiem bija dedzināmie upuri, kas bija vispārīgi par viņu grēku. Un redziet, viņiem gadu no gada bija jāizlej nevainīgu jēru asinis, nevainīgu dzīvnieku asinis, lai atkal un atkal atcerētos to, ka par grēku ir jāmaksā. Par grēku ir jāmaksā. Par grēku ir jāmaksā. Un ar ko ir jāmaksā par grēku? Ar dzīvību. Mēs visi esam pelnījuši nāvi mūsu grēka dēļ. Mēs visi bez izņēmuma. Un tā bija vecā derības sistēma. Viņi gaidīja to piepildījumu, viņi gaidīja, jo, saprot, tu nekad netiec īsti brīvs. No jauna tu ej un tu upurē šos dzīvnieciņus. Bet tad jau kāds no vecās derības pramiešiem, Jeremijas grāmatā 31. nodaļā un 31. pants, Jeremijas 3.1.3.1, tur jau tiek parādīts, ka mēs gaidām kaut ko labāku. Redzi, nāks dienas, saka tas kungs, kad es slēgšu jaunu derību ar Izraēla namu un ar Jūdas namu. Ne tādu derību, kādu es citkārt slēdzu ar jūsu tēviem, kad es tos ņēmu pie rokas un izvedu no Eģiptes zemes. Šo derību tie ir pārkāpuši, kaut gan man bija noteikšana pār tiem, tā saka tas kungs. Nē, šāda būs derība, ko es slēgšu ar Izraēla namu pēc šīm dienām, tā saka tas kungs. Es iedēstīšu savu bauslību viņos pašos. Es to rakstīšu viņu sirdīs, un es būšu viņu Dievs, un tie būs mana tauta. Dievs sola, ka pienāks diena, kad jaunā derība, ka Dieva likums, ka mīlestība uz Dievu būs ierakstīta sirdīs, ka tas nebūs tikai seko likumam, upurē, seko likumam, upurē, bet tavas sirds tiks mainīta. Tas tiks nokārtots vienu reizi par visām reizēm. Un Jēzus pats būdams vienīgais bez vainas. Vienīgais, kurš varēja pazemoties, lai iztukšotu sevi mūsu dēļ, jo mēs visi jau esam zemi savā grēkā. Mums nav kur pazemoties, lai kādu atpirkt no grēkiem, ja ir runa par grēkiem. Jēzus Kristus pazemojās, kļuva par cilvēku, nomira mūsu grēku dēļ un pēc tam augšām celās uzvarot mūsu grēku. Viņš nomira un izlēja savas asins par mūsu grēkiem. Viņš, būdams Dieva dēls, ir vienīgais, kurš to varēja izdarīt. Un tāpēc, ka viņš ir pats Dieva dēls, ar viņa upuri pietiek. Vienu reizi pār visām reizēm. Vienu reizi pār visām reizēm visi tavi grēki, gan pagātnes, gan nākotnes, ir piedoti ar Jēzus Kristus asinīm samaksāts. Un ne tikai mūsējos, viņš arī samaksāja par vecās derības laikā cilvēkiem. Tiem, kuri ticībā gaidīja glābēju. Ebrejiem 9.15 rakstīts, un tādēļ viņš ir jaunās derības starpnieks, lai pēc tam, kad viņš nāvē sagādājis atpestīšanu, glābšanu, no pirmās derības laikā izdarītajiem pārkāpumiem aicināties saņemtu apsolīto mūžības mantojumu. No visiem laikiem, visi, kas ir aicināti ticībā, visi, kas ir atsaukušies ticības aicinājumam, ir saņēmuši glābšanu Jēzus Kristus upura dēļ. No pirmās Mūzes grāmatas līdz atklāsmes grāmatai. Viss ir nosegts ar Kristus asinīm. No vēstures sākuma līdz vēstures galam. Kāpēc Jēzus tā var? Tāpēc, ka viņš ir mūsu pārstāvis, draudze.
Atcerieties Ādamu, jūs neatcerieties, Bībelē atcerieties Ādamu. Ja? Ādams nomira par mūsu viņš nomira beigās savos grēkos. Tāpēc, ka viņš nevarēja nomirt par nevienu cita grēkiem. Viņš nepaklausībā gāja pret Dievu un visu cilvēci ieveda grēkā. Viņš bija mūsu pirmais pārstāvis. Lai tā pārstāvja doma būtu nedaudz skaidra, iztēlojieties, ja mums Liepājā ir kādas sporta komandas, mums kādreiz Latvijā ir sporta komandas, kuras mēs ļoti atbalstām. Ja? Piemēram, hokejs. Ja? Tad, kad bija hokeja čempionāts, tad mēs ļoti daudz latvieši fanojām par latviešiem un ļoti cerējām, ka viņi Latviju parādīs labā gaismā visā pasaulē. Un neviens no mums tur neatradās. Varbūt kāds retais tribīnēs, bet neviens no mums nebija uz laukuma. Bet mēs ļāvām viņiem pārstāvēt mūs tajā lietā, mūsu goda nešanā pasaulē. Bet vēl dziļākā un vēl plašākā mērogā Jēzus, kā visas cilvēces pārstāvis, viņš nodzīvoja to taisnīgo dzīvi. Saprotiet, viņš pārstāvēja mūs. Lai tas nedaudz aizķertos, draudz. Mēs kādreiz tik ļoti vienkārši runājam par grēku mūsu dzīvē. Mēs kādreiz tik ļoti nonicinam to, kas ir grēks, kādēļ Jēzum bija jācieš, Jēzus mira pie krusta, ja? Un mēs runājam tā, it kā tā nebūtu nekāda liela lieta. Bet katru reizi, padomājiet par to šādi, mīļā draudze. Katru reizi, kad jūs ejat pret Dieva gribu, varam ļoti vienkārši pateikt, ka tu melo. Kad tu iekāro to, kas tev nepienākās. Tad, kad tu kalpo citiem dieviem, savai mantai, savai slavai, savam godam, un saka, viss jau kārtībā, Jēzus par mani nomirs. Ja? Katru reizi ar to grēku apzinies, ka Dievs tik ļoti ienīst to grēku. Dievs tik ļoti neapmierināts ar to grēku, ka viņš, tad, kad tas grēks, ko tu izdari, ko tu savā sirdī, kur tu ļauj viņam ienākt. Tas grēks tika uzkrauts Jēzum Kristum. Un Tēvs paskatījās tajā brīdī uz Jēzu. Un viņš visas savas svētās dusmas tajā brīdī izgāz uz savu dēlu. Un cik ļoti dusmīgs bija Dievs uz to grēku. Kas zeme trīcēja tajā brīdī, kad Jēzus mira pie krusta. Viņš savu nevainīgo vienpiedzimušo dēlu viņam ļāva tikt apsmietam, sistam, spīdzinātam un beigās kaunpilnā veidā, lāsta veidā pie koka pakārtam. Tas ir, ko Tēvs izdarīja savam dēlam, tāpēc, ka uz viņa bija uzkrauti mūsu grēki. Tavs grēks. Tā ir tā viena puse. Tavs grēks ir tik pretīgs. Vienkārši saprotiet to, kāpēc ar dzīvnieci viņiem nevarēja atpirkt. Tā otrā puse ir apzinieties to, cik ļoti Dievs jūs mīl, ka viņš bija gatavs to darīt jūsu dēļ. Ka viņš bija gatavs savu dēlu sodīt tavā vietā. Lai tu varētu dzīvot mūžīgi. Lai tev nebūtu jācieš tas sods. Mūžīga nāve mūsu gadījumā tā būtu. Redziet, Kristus ir atšķirīgs. Viņš varēja uzņemties to grēku. Ebrejiem 9:24. Jo Kristus nav iegājis rokām taisītā svētnīcā, patiesās attēlā, bet pašās debesīs, lai tagad par mums parādītos Dieva vaiga priekšā. Un tagad Jēzus, viņš uzvarējis grēku, viņš iet Dievu priekšā un viņš mūs pārstāv. Un nevis, lai sevi, kā te rakstīts, 25. pantā, nevis, lai sevi bieži upurētu, vairs nav vajadzīgi tie bieži upuri. Kā priesteris ik gadus ieiet svētnīcā ar 6 asinīm,
Citādi viņam būtu pienācies bieži ciest no pasaules iesākuma. Bet tagad viņš vienreiz laiku galā ir parādījies, lai iznīcinātu grēku, sevi upurējot. Ja Bībele rāda vienu reizi par visām reizēm. Draudz, Ēģiptē bija verdzība. Toreiz pasaules mīlestības, kad tika izveidots. Ja. Ēģiptē bija verdzība, no kuras tika glābti. Bet mēs visi, draudz, esam grēka vergi, kamēr neesam glābti. Ko nozīmē grēka vergs? Grēka vergi mēs esam tāpēc, ka kāds pasaka, es esmu brīvs, es daru, ko es gribu, bet jūs saprotat, ka tieši tā jūsu gribēšana ir tā jūsu verdzība. Jūs kalpojat savām iekārēm, kalpojam savām iegribām. Mums kārojās miesīgi, un mēs darām, un mums ir dabīgi darīt to, kas ļauns, kamēr Svētais Gars neizmaina mūsu sirdi. Kamēr Svētais Gars neizmaina sirdi. Un kādā veidā Svētais Gars ir izmainījis sirdi? Tāpēc, ka tagad ir mums jauna derība ar Kristu noslēgta. Derība, kur ir noslēgta ar asinīm. Vakarēdienas, vīns, biķeris, asins. Jaunā derība ir noslēgta arī Kristus asinīm. Viņa asiņu dēļ mēs esam dzīvi. Maize. Pasā svētkos arī bija maize. Tajā brīdī, tajā laikā tā maize tā bija tā, kas uzturēja Izraēlu tautu pēc tam, kad viņi devās ārā no tās verdzības. Šajā brīdī Kristus saka, ka viņš ir dzīvā maize. Tagad, ja, mēs esam tajā laikmetā, un Kristus saka, ka viņu mums vajag. Ko tas nozīmē, ka tagad mums, lai mēs būtu dzīvi un brīvi no verdzības, mums ir vajadzīgs Kristus. Mums ir vajadzīgs Kristus, Jēzus, draudze. Bet nevis tikai atcerēties par viņu, nevis tikai kādā brīdī, bet viņš mums ir vajadzīgs kā mūsu draugs, kā mūsu glābējs, kungs, kam mēs sekojam. Bet, draudze, mēs saprotam, ka šī tradīcija ir sen. Es ceru, ka jūs ieraudzījāt to saikni, upuris, nāve par grēku, jērs, kuram jāmirst par tavu dzīvību. Tikai Jēzus to izdarīja par visu pasaules grēkiem. Bet ko tagad? Esmu precējies, man ir laulības gredzens. Bet tagad iztēlojieties situāciju, ja es tagad ņemtu šo gredzenu un līdzīgi kā es sākumā teicu dāvankarti. Piemēram, es viņu ieliktu plauktiņā. Vai es turētu uz sava pirksta un es viņu pūlētu, pucētu. Varbūt pat ieliktu smukā kastītē, lai netīšām nepazaudētu vai nedeformētos mans gredzens. Un es tik ļoti lepotos ar savu gredzenu, tāpēc, ka tas simbolizē laulību. Un es pasaku, tas jau nav tikai zelta gredzens, viņš norāda uz kaut ko vairāk. Bet tad, ja man sieva atnāktu tev, pateiktu, bet Kārlis ar mani nav runājis 2 gadus. Ko jūs tad domājat par manu pārņemtību ar šo gredzenu? Un šo simbolu par laulības derību? Draudz, mums līdzīgi jāuzmanās kādreiz arī, ka mūsu attiecības ar Dievu, ka mūsu vakarēdiena baudīšana, dievkalpojuma apmeklēšana nekļūst par tādu gredzena pulēšanu. Bez īstām attiecībām. Jo jūs saprotat ļoti labi, ka tad, kad ir kāds simbols, tad, kad ir kāda tradīcija, tad, kad ir kaut kādas zīmes, tas ir paredzēts, lai norādītu uz kaut ko īstu.
lai atgādinātu tev par kaut ko taustāmu, lai atgādinātu par kaut ko, kādēļ tas simbols vispār eksistē. Nevis, lai tas simbols kļūtu par tavu galamērķi. Draudz, mūsu mērķis nav vienkārši ievērot tradīciju. Mūsu mērķis nav fokusēties uz maizi un uz biķeri. Mūsu mērķis nav šajā brīdī piedzīvot Dievu vienkārši ar nokārtām galvām. Es pareizi citādāk. Mūsu mērķis nav vienkārši ar nokārtām galvām atcerēties Jēzus upuri. Tajā pašā laikā mēs kādi pārvēršam šo brīdi citreiz par tādu, tādu atmiņu, par tādu jauku brīdi. Ir arī cita galējība, kurā vakarēdienas tiek pārvērsts par kaut ko, es gribētu teikt, maldīgu, maldu mācību, kurā tiek teikts, ka biķeris, vīns un maize burtiski pārvēršās par Kristus miesu un asinīm. Un tajā brīdī, kad tu dzer biķeri un baudi maizi, tu ēd burtiski Kristus miesu un asins. Tad arī tiek palaista garām vispār tā jēga. Tad tas simbols kļūst centrā, nevis pats Kristus. Un neiesim dziļāk. Daudz varētu runāt par interesantām interpretācijām un maldiem. Bet atcerieties vakarēdienas, kad mēs baudām draudz, ka mēs esam kopā. Mēs citreiz arī par aizgājušiem cilvēkiem. Kāds tuvinieks ir aizgājis nesen mūžībā, mums ir klusuma brīdis. Mēs pieminam šo cilvēku, vai ne? Ja? Un kādreiz mēs līdzīgi uztveram Dievu, mēs apstājamies, mēs varbūt nometamies ceļos, un mēs pieminam Dievu. Jā, Dievs kaut kur ir, viņš kaut ko ir darījis pagātnē. Tā vietā, lai skrietu pie viņa, sekot viņam un tvērtos pie viņa. Jo viņš nav tā kā cilvēks, kurš ir aizgājis mūžībā. Viņš ir Dievs. Es pagājušā nedēļā lasīju Soģu grāmatu. Tur 10. nodaļā ir tāda aina, kur amonieši dodas karot pret Izraēlu. Un Izraēla tauta sāka baidīties, un viņi atcerējās par Dievu tajā brīdī, jo viņiem bija bail. Viņi tā saka, Dievs mums vajag palīdzību, dari kaut ko lietas labā. Un kad situācija bija mierīga pirms tam, kad viss šķietami gāja labi, viņi jutās pašpietiekami, viņi jutās it kā viņi varētu tikt galā bez Dieva. Un sāka pielūgt dažādus elkus. Bet tagad nonākuši grūtā situācijā, viņi piesauc kungu. Un tajā nodaļā 10. pantā Izraēla bērni, viņi piesauc to kungu sacīdam, mēs esam pret tevi grēkojuši, jo mēs bijām aizmirsuši savu Dievu, kalpodami bāliem. Saka, mēs esam grēkojuši, jo mēs aizmirsām par Dievu. Mēs kalpojam saviem elkiem. Un Dievs viņiem atgādina, ka ir izglābis no eģiptiešiem, amoriešiem, filistiešiem un vēl. Viņš to atgādina pēc tam viņiem. Un 13. pantā viņš saka, bet jūs esat atkal mani aizmirsuši un kalpojuši svešiem dieviem. Tādēļ es jūs vairs negribu glābt. Un 14. pantā viņš turpina. Viņš saka, ejiet un brēciet pēc svešo dievu palīdzības, ko jūs paši esat sev izraudzījuši, lai tie jūs izglābi bēdu brīdī. Ejiet pie tiem svešiem dieviem, kuriem jūs sākāt kalpot. Ieliekam šodienas kontekstā ātri šo. Dievs viņus atstāja pašus tik galā ar savām problēmām. Nauda tev lika aizmirst par mani? Nu tad, šajā dzīves bēdu brīdī, ej raudi pie savas naudas. Redzēsim, kā tā tev palīdzēs. Tava slava un gods no cilvēkiem? Nu tagad, kad esi viens, ej sauc tos cilvēkus, lai viņi nāk tev glābī. Visi tie cilvēki, uz kuriem tik ļoti paļāvies un nebija laika Dievam. Ej pie viņiem.
Ej pie savas reputācijas, ej pie sava spēka, kurš tev vecumdienās pievīls. Ej pie sava skaistuma, kura kopšanas nolūkos tev vairs nav laika Dievam bijis. Tev ir tavs alks, kādēļ tu novirzies no Dieva, nu tad meklē pie viņa palīdzību. Tā Dievs atbild. Un ko dara Izraēla tauta? 15, 16 pants. Bet Izraēla bērni sacīja tam kungam, mēs esam grēkojuši. Dari ar mums, kā tev liekas labi, tikai izglāb mūs šoreiz, Dievs. Tad tie izmeta no sava vidus svešo tautu Dievs, un viņi atkal kalpoja tam kungam, un tas kungs iežēlojās par Izraēla bēdām. Jā, viņi izmet, viņi likvidēja to, kas viņu dzīvē bija kavējis sekot Dievam. Viņi likvidēja to. Viņi saka, Dievs apžēlojies, bet dari, kā tu vēlies. Viņi teica, dari, kā tu redzi par labu esam. Un starp citu draudzi, vēl viena patiesas grēka nožēlas, es gribētu teikt tādu iezīme. Ja tu esi gatavs uzticēt sevi Dievam, nevis, Dievs izručīja mani no tās situācijas tagad, kad es nošanu. Nē, Dievs, lai notiek tava griba. Es esmu tavās rokās. Es iepriekš neusticējos tev, tagad es gribu uzticēties. Un redziet, viņi šajā stāstā, kas bija viņu lielais grēks? Viņi bija aizmirsuši par Dievu. Viņi paši to atzina, un Dievs saka, jūs bijat aizmirsuši par mani. Viņiem bija Dieva apsolījumi visādi. Ja? Jozos 1.9 rakstīts, esi stiprs un drošs, nebīsties un nebaļojies, jo tas kungs tavs Dievs ir visur ar tevi, kur vien tu iesi. Dievs ir apsolījis. Bet viņi bija aizmirsuši par Dievu. Un ko tad šajā brīdī viņi dara nākot atpakaļ? Viņi atcerās par Dievu, un viņi atgādina Dievam par sevi. Tad, kad viņi saprata un atzina savu grēku, viņi likvidēja visus tos šķēršļus, kurus viņi bija likuši Dievu vietā, un atkal kalpoja kungam. Redziet, mums, draudzi, ir arī paredzēta jauna dzīve Kristū. Jums ir dzīve, ko Dievs ir paredzējis viņā. Un Dievs ar Pāvilu mums saka romiešiem 8.15. Viņš saka, jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal kristu bailēs, bet jūs esat saņēmuši Dieva bērnības garu, kas mums liek saukt Aba Tēvs. Ko nozīmē dievbērnības garu? Mēs esam pieņemti viņa ģimenē tagad. Jūs esat kļuvuši par Dieva bērniem. Jūs esat viens no viņa mīļajiem. Šis pats gars apliecina mūsu garam, ka esam Dieva bērni. Ja nu esam bērni, tad arī mantinieki, Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ko iedomājieties, mēs mantojam kopā ar Jēzu. Mēs esam iecelti viņa ģimenē, tā kā visturīgākais cilvēks pasaulē pēkšņi padara tevi par savu mantinieku. Bet tā ir niecība salīdzinājumā. Dievs visuma radītājs. Nevis tikai izglāb tevi no grēka, bet padara par savu mantinieku. Un tāpēc tālāk ir rakstīts, jo tiešām, ja līdz ar viņu ciešam, mēs līdz ar viņu tiksim arī apskaidroti. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas salīdzinot ar nākamo godību, kas atspīdēs pār mums. Un cik milzīgs aicinājums, cik cēla patiesība, cik nepelnīta žēlastība un cik tuvas attiecības Dievs grib ar mums, ar mani, ar tevi, ar tevi, ar tevi. Tāpēc, mīļā draudze, neaizmirsīsim par Dievu, neaizmirsīsim par Jēzu Kristu, par to, uz ko mūsu vakarēdienas, mūsu dievkalpojumi, mūsu sludināšanas, dziesmas, lūgšanas norāda. Neaizmirsīsim par viņu pašu, draudzē. Fokus uz īsto, nevis tikai uz kādu starpnieku, uz kādu simbolu. Ļoti īsti, draudz,
pāris secinājumi. Par vakarēdienu. Vecajā derībā, tad, kad Izraēla tauta tika aicināta upurēt, viņi nāca un piedalījās šajos svētkos, ja vairākās vietās aicinājums darīt to priecājoties. Sākumā, iziešanas laikā, jā, viņiem bija tur steiga, varbūt arī nedaudz trauksmainība, varbūt pat liela, labi. Jā, varbūt pat liela. Bet vēlāk viņi svinēja mierā, atcerējās un ar prieku. Draudzi, mums vajag atcerēties, ka mūsu Dievs ir dzīvs, mūsu glābējs Jēzus Kristus ir dzīvs. Un mēs viņu varam ne tikai atcerēties, bet ar prieku baudīt sadraudzību ar viņu šodien. Un katru reizi, kad mēs katru svētdienu baudam, katru mēnešu pirmajā svētdienā baudam vakarēdienu, mēs ar prieku varam nākt pie šī mīlesta. Kādreiz ar smagiem pārdzīvojumiem dzīvē, jo esam tā teikt karā cietuši, bet ar prieku pie savu kungu, pie savu glābēju nākt. Vēl viena lieta, redziet, Jēzus, viņš izmantoja maltīti. Un pirmā draudze apostļu darbos mēs lasām, viņa pie katras tikšanās reizes viņa bieži ēda un viņa bieži baudīja vakarēdienu. Un tā šķiet, ka viņi kopā ar maltīti katru reizi pieminēja Dievu, pieminēja Kristus upuri. Es mudinu, izmantojiet tās izdevības. Ja? Jo tas, ka es saku, simbols nav centrālais, bet lietojam viņus, lai Dievs būtu mūsu dzīves centrā. Tā, ka mums ir ēdienreizes, brokastis, pusdienas, vakariņas. Ja? Ātrs piemērs. Varbūt kādi no mums lūdz šādi, piemēram, Dievs svētī manu ēdienu. Ja? Bet ziniet, interesanti, es esmu ļoti daudz tā lūdzis patiesībā. Bet tā, ka padomā vairāk par to, ko Dievs vispār grib no tām lūkšanām un no mums. Viņš jau negrib, lai mēs lūdzam svētību par ēdienu. Tā doma jau vispār, kā arī senajos laikos, kā Bībeles laikos viņi lūdza. Tu lūdzi par ēdienu, pateicību Dievam. Tu apbrīnoji to, ka Dievs tev ir devis, ka viņš ir gādātājs un tu esi saņēmējs. Saprotiet, jūs esat viņa žēlastībā uzturēti arī caur tām brokastīm. Arī caur tām pusdienām. Un ja katru maltīti mēs lietojam, lai atcerētos par Dievu, draudzi, wow! Tik daudz labu atgādinājumu. Draudzi, es gribu noslēgt ar atgādinājumu. Atcerieties, ka mūsu kristīgajai dzīvei visi mūsu regulārie ieradumi, visas tās mūsu paražas, patiešām visam centrā ir Kristus. Visam centrā ir Kristus krusts un tas, ko viņš izdarīja pie tā. Redziet, mums ir piedoti mūsu grēki, un Jēzus ir tas, kas to panācis. Un ne tikai tas, mēs tagad nedzīvojam ar sev, bet dzīvojam viņam. Mēs dzīvojam viņam. Mēs caur vakarēdienu ne tikai paši atceramies Kristus upuri, draudzi, bet mēs atgādinām tāpatās kā soģu grāmatā, tajā trakajā situācijā. Mēs atgādinām Dievam darīt atkal un turpināt to darbu, ko viņš ir iesācis. Dievs ir devis daudz apsolījumus, daudz svētību apsolījumus mums. Viņš ir paredzējis mums dzīvi, Kristu. Viņš ir paredzējis mums dzīvi, kur ir piepildīta ar svēto garu. Bet neaizmirstam par Dievu, draudzi, un atgādinām viņam to. Jo Dievam patīk, kad mēs atgādinām viņam viņa apsolījumus. Kad mēs ejam pie viņa, nevis tāpēc, kad aizmirsām, bet tieši tāpēc, kad atcerējāmies.
tāpēc, ka atceramies par viņu. Un ejam pie Dieva un sakam līdzīgi kā ar pasādi Dievs, tu mūs toreiz izvedi no verdzības, mūsu senčus daudz gadus atpakaļ. Lūdzu, turpini to darīt un atbrīvo mūs atkal. Izraēlieši tā lūdzu. Mēs ar vakarēdienu to pašu varam darīt. Mēs sakam, Jēzu, tu toreiz atdevi savu dzīvi par mums, tu nomiri par mūsu grēkiem. Jēzu, turpini to darīt šodien, turpini mūs darīt dzīvus, turpini mūs uzturēt ticībā. Dari mūs līdzīgus tev. Lai tava valstība nāk, Jēzu, glāba dvēseles. Lūksim Dievu, draudze. Tēvs, paldies Tev par Tavu vārdu, ko mēs varējām lasīt. Paldies, Kungs, Dievs, ka mēs varējām paskatīties uz vakarēdienu izcelšanos. Paldies, Kungs, Dievs, ka tas nebija Tavs galējais plāns, ka mums nav jāupurē tagad ikdienā dzīvnieciņi, bet paldies, Jēzu Kristu, ka Tu nomiri par mūsu grēkiem, ka mēs tagad varam būt brīvi uz visiem laikiem no saviem grēkiem, ja mēs tik nožēlojam grēkus un sekojam Tev. Un es lūdzu, Tēvs, ja kāds šajā brīdī ir tiešām aizmirsis par Tevi vai vienaldzīgs vai dzīvo saviem elkiem, vai varbūt ir kāda biedējoša situācija un nezinu, kā tik galā. Es lūdzu, Kungs, Dievs, velc atpakaļ ikvienu pie sevis, ka mēs varam nākt grēku nožēlā, saukt uz Tevi un pieņemt Tavu žēlastību, Tavu brīvo dāvanu. Es lūdzu, piepildi mūs ar mieru, ar ticību, ar paļāvību, Kungs, ka Tev ir labākais prāts priekš mums. Un lūdzu, lieto mūsu draudzes dzīvē šos simbolus, kas mums ir, šos paradumus, kas mums ir. Lieto tos kā norādi uz īsto, uz patieso, lai tie nekad nekļūst par aizsegu, par šķērsli, iepazīt Tevi personīgi, sekot Tev pa īstam ar visu savu sirdi, dvēseli un prātu. Lūdzu, svētī mūs, lai Tavs gars darbojās mūsos. Jēzus vārdā. Āmen. Savas svētās, sirds ticībā un mutes liecībā. Šis krusta koks no dzīvību man nes. Nepārveltī šis krusta koks no dzīvību man nes. Svētais, svētais Dieva jērs, cienīgs ir tas vārds, kurš mira un augšām cēlās. Jēzus.
sirds pēc tevis, o Dievs. Kā briedis brēc pēc ūdens upē, tā mana sirds pēc tevis, o Dievs. Kā briedis brēc pēc ūdens upē, tā mana sirds pēc tevis, o Dievs. Svētais, svētais Dieva jērs, cienīgs ir tas vārds, kurš mira un augšām cēlās, Jēzus. Svētais, svētais Dieva jērs, cienīgs ir tas vārds, kurš mira un augšām cēlās, Jēzus. Svētais, svētais Dieva jērs, cienīgs ir tas vārds, kurš mira un augšām cēlās, Jēzus. Svētais, svētais Dieva jērs, cienīgs ir tas vārds, kurš mira un augšām cēlās, Jēzus. Šajā brīdī, draudz, mums ir iespēja praktiski apliecināt savu mīlestību uz kungu. Mēs varam dot no tā, ko viņš mums dod. Es runāju par finansēm. Un tas jau parāda, kur tad ir mūsu sirds. Paldies tiem, kas, un mēs draudz esam apņēmušies dot 10 no tā, ko Dievs mums dod. Un paldies, kas to dara. Un pat tie, kas jūs to darat, kas neesat vēl šīs draudzes locekļi, tas ir ļoti skaisti un iedrošinoši. Un tu, kas esi ciemiņš, tu vari nedot neko, un tu vari domāt, kāpēc šitie trakie vispār kaut kur naudu grūž iekšā, vai ne? Kur tas viss nonāk. Bet Dievs šeit darbojās. Paldies viņam par to. Un darīsim to dziesmas pavadījumā. Esi, kungs, gaisma, tā sirdī man spīd. Vēlos es mirdzēt, kur tumsā vēl mīt. Domās un darbos, vakars vai rīts. Lai tava gaisma man visur ieplīt. Kungs, lai tavs vārds ir mans gudrības zelts, tādī es lasu, cik augstu es celts. Debesu Tēvs, tavs bērns esmu es. Atziņu lielo, tavs vārds, kungs, man nes. Esi man bruņas, lai droši varu būt. Cīņā pret ļaunumu uzvaru gūt. Esi man sargs, kad uzbrūk man grēks. Vien tavā spēkā ir mans pašas spēks. Esi man perle, mans greznums, mans gods. Dārgums, ko iegūstot, viss man ir dots. Kungs, slavu aizgādāt.
Draudze, saņemsim svētību no tā kunga vārda. Bet Dievs, no kā nāk izturība un ieprieca, lai jums dod vienādu prātu savā starpā Kristu Jēzū, lai jūs vienprātīgi vienā mutē slavētu Dievu, mūsu kunga Jēzus Kristus tēvu. Amen. Dievs jūs svētī un draudze, apsēdieties lūdzu uz pāris ziņojumiem. Nu tad 3 lietas. Tu arī gribēsi kaut ko teikt? Labi, tad 4 lietas. Nu tad tu sāc. Un pēc tam Jānis Simpsons ir? Ir, jā, kaut kur ir. Pēc tam Arturs Kulpa. Un pēc tam apsveiksim. Jā? Tos no mūsu vidus, kuri šai mēnesī svin. Tad Gunvaldu. Labdien, draudze! Mēs esam tagad ģimeni. Un šī baznīca ir tā kā mūsu mājas. Un jūs esat mani un vēl dažus ievēlējuši draudzes padomē un uzticējuši kaut ko saimniekot. Un mēs esam noskatījušies, ka šī mājā ir logi netīri. Un tie ir jāmazgā. Nu, kā ģimenē, tie stiprākie un labākie, kur visur uzkāpt un nomazgāt, tie ir jaunieši. Un mēs par jauniešiem arī ļoti rūpējamies. Mēs esam priecīgi, ka viņi mums ir. Mums kādreiz viņi bija daudz mazāk. Un mēs labprāt viņus atbalstām visādi viņu darbībās. Un būtu labi arī turpmāk, ka mēs viņus varam atbalstīt un nevis šeit noīrēt kādu mazgāšanas firmu, kur tādi paši jaunieši arī vasarā strādā. Tā kā aicinājums jauniešiem. Lijāms uz mani skatās, viņš jau zina, ka viņš organizēs. Paldies! Jāni, tu vari nākt tur ārā no kambara. Mēs esam apņēmušies, ka mēs tiekamies aptuveni ik pa 6 nedēļām, pareizi, vai ne? Tāds ir tas ritms, šobrīd diezgan veiksmīgs ritms. Kāds no padomas katru reizi un 2 gadu laikā, uz 2 gadiem ir ievēlēta padoma, kāds no padomas katru reizi tad nāk un līdzdala, ko esam runājuši īsi kodolīgi, un tādā veidā jūs arī caur 2 gadiem bišķi atgādināt sev, ok, viņš arī ir padoma. Nu tā. Labrīt. Jā, ļoti īsi. Kā jūs dzirdējāt, mēs nolēmām rīkot talkas. Viena būs par logu mazgāšanu, kur ir Gunvaldes un Olita. Jā, pie kā var pieteikties. Un otra būs par pamatu atrakšanu, kur pie Kaspara Krompuša var pieteikties. Būs jāatrok pamati un jānoizolē, lai netiek mitrums klāt. Tad vēl mums bija saruna ar arhitektu par jumtiņiem virs durvīm. Tur, jā, mēs pastījāmies, kādas variants viņš piedāvā. Tur vēl ir jāizlemj un tas turpinošs pasākums. Tad mēs nolēmām svētdienas skolas telpās samainīt logu žalūzijas. Un, jā, mēs vēl uzņemsim misionārus no Jurbeķera. Misionāri vairs nebūs. Labi, paldies. Jā, man līdzīgs praktisks tāpat lūgums jautājums, līdzīgi kā Gunvaldes, tik bišķi savādāk. Mūsu uzticamais saimnieks ir devies tādā nedaudz garākā atpūtā. Viņš nebūs darbā līdz septembra vidum kaut kur. Un mums ir ļoti praktisks dabas jautājums saistībā ar mūsu sētu, ar to, ko redzam. Zinat, citreiz kāds ienāk sētā un saka, uj, kas te nav satīrījis, vai uj, kā tās dobas aizaugušas. Bet cits ir pasaka, uj, kas te nav satīrījis, kur ir slota, es iešu satīrīt. Un tad es tos uzrunāju, ja kādam ir sirdī, kas redz un ir gatavs kaut ko izdarīt lietas labā, piesakieties pie manis. Paldies. Nu jau, zin kā, arvien mazāk tie aplausi, jā, tad vēl nāk prasa, labi.
Bet dzimšanas dienas augustā aplaudēsim tiem, kas ir klātesoši. Labi, sarunājam tā, lai nav tur kaut kur gaisā tukšumā viņi, bet un ģimenes, īpaši ģimenes, es jūs aicinu gadu laikā, varbūt tu vari apmeklēt vienu senioru kā ģimeni.